Un Dieva miers, kas ir pārāks par visu, lai ir ar mums. Jāņemties. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst. To savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans baušļs, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zinām.
Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un jūs nolicis, ka jūs ejat un jūs nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūgsit manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Mīlestība, tas ir viss skaistākais, ko Dievs mums dāvājas. Un šodien mēs sūtām mīlestību debesu ziltnē. Mēs sūtām mīlestību visā skaistā dabā. Bet tas skaistākais, ka mēs sūtām mīlestību cilvēkos. Tas ir tik skaisti sajust, ka mēs esam kā brāļi un māsas. Kad Dievs mums atver savu gaismu, viņš mums samīlē. Samīlē tad, kad guļam, samīlē tad, kad pamostamies. Viņš pieskaras rīta rasai un tajā ieliek mīlestību. Tāpēc mīlestība tas viss skaistākais. Mēs paskatāmies uz otru cilvēku un gribam, lai arī viņš uz mums tā paskatās no sirds un ar mīlestību. Un tad viss nostājas savās vietās. Tad ir miers, tad ir mīlestība, tad ir saprašana, tad ir saskaņa. Un tad diena ir izdevusies. Dzīvosim mīlestībā, dzīvosim gaismā. Un lūksim mūsu Tēvs debesīs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.
Apostoļa Pāvila vēstule Efesiešiem. Pāvils pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apostolis, svētīgiem un Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efezāni. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir sveitījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mums pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēms, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atzīmi, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas – Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kuru gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma. Bijām izredzēti, jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Vakar 12. naktī skaistajās debesīs, kur zvaigznes daudz mirdzēja, krita ļoti skaista zvaigzne, meteorīts. Un es daudz esmu redzējis krītot, jo lidot darbā, daudz debesīs naktī lidojot, bet tik spožu, kā vakardien, es neredzēju. Tas bija kā viskaistākās zeltītas gaismas zvaigzne, kas krītot aiz sevis atstājot daudz mazu zvaigznīšu. Un šīs zvaigznītes bija tik siltas, tik sirdī mīļas, un tā ir Dieva zīme. Es zinu, ka arī citi atrodoties citās vietās redzēja arī šo skaisto Dieva zīmi. Un tad jautājums, Dievs dod un ko mēs ņemam pretī? Cik mēs vēlamies saņemt no viņa? Viņš dod mīlestību, viņš dod žēlsirdību, viņš dod visu. Un tāpēc atvērsim savas sirdis, lai viņš dod daudz ar mīlestību. Yeah.
Jāņa evaņģēlijs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdā. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas gribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un viņa vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlastības un patiesības. Es vakarā lidoju ar lidmašīnu, mazo, šodien arī lidoju. Un lidojot var sajust, jo augstāk no zemes, jo tīrākas debesis. Jo viss ir tīrāks, viss ir dzidrāks, viss ir mīļāks. Un sajūtamā Dieva klātbūtnē. Tāpēc cilvēki cenšas kāpt kalnos, lai sajustu. Cenšas kaut kā meditēt kaut kādās augstienēs, lai tuvāk Dievam sajustot to dievišķu pieskārienu. Un tad, kad tu esi sajutis un atgriezies, tad zini skaidri, Dievs visa radītāja ir ļoti reāls, ļoti dzīvs, un viņš ļoti grib, lai mēs arī ar savu dzīvi būtu tīrāki, dzidrāki, lai mūsu grēka darbi būtu mazāki. Un tāpēc jau ir lūkšana, kura mēs vienmēr lūdzam grēku piedošanu. Lai sirsniņas mūsu tīras un lai Dievs mūsos mājo ar savu mīlestību. Easy,
miesu, kādu gribēdams, un katrai sēklai savu īpatnēm. Ne visas miesas ir vienādas. Citādi ir cilvēku miesa, citāda lopu miesa, citāda putnu un citāda zivju miesa. Tā arī ir debesu ķermeņi un zemes ķermeņi, bet citāda godība ir debesu ķermeņi un citāda zemes ķermeņi. Citāds spožums ir saulē un citāds mēnesim un citāda zvaigznēm, jo viena zvaigzne ir spožāka par otru. Tāpat būs arī ar mirušo augšām celšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodībā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēda top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Tāpat ir arī rakstīts. Pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli, pēdējais, Ādams par dzīvu darītāju garu. Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam nāk garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem, otrs cilvēks no debesīm. Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes. Un kāds tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm. Un tāpat, kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, kas no debesīm. Bet to es saku, brāļi, miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var iemantot neiznīcību. Redzi, es jums saku savu noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Piepeši, acu mirklī, pēdējā pazūnī atskanot, jo atskanēs pazūni un mirušie tieks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tiksim pārvērsti. Mēs savus svētkus esam sagaidījuši ar to, kā pārbaudījām Dievu ar Jēzus Kristus, skulptūru Kristus, kungs un ķēniņš tronī. Un redzot pasaulē daudzās baznīcās, kas ir no jauna celtas, šos griestu sienu gleznojumus, altāra gleznojumus un veidojumus, kā Kristus tiek pagodināts jau kā uzvarētājs, kā tronī. Un prieks, ka mūsu kalns arī tika sāks veidots 2006. Gada tieši ar to, kā pagodinot Dievu, kā Jēzu Kristu, kā Dieva dēlu, kas ir uzvarējis. Un šajā pašā laikā šogad es redzēju, ka arī Ēģiptē lielā ļoti baznīcā ļoti skaisti izgaznotā, kas arī tika celta 2006. gadā, un arī tur ir Kristus tronī, un arī tur altāra fragments ir tronis, kur neviens nesēž kā vien tas kungs un ķēniņš. Un tāpēc ir silti, ka mēs ar saviem darbiem esam viņu pagodinājuši, un prieks, ka līdz ar vakar spožo zvaigzni, kas krita, ka komēta debesis atklāts Kristus, un ar tādu gaismu izgaismo visu skaistošu apkārtni. Tāpēc Aglona Dievam ir mīļa, skaista jau izceļas, un es liecinu to visu priekšā, ka tā ir tā skaista patiesība, ar ko mēs arī sajūtām, kā priecājās ne tikai debesis un zeme, bet visi augi, visi ziedi un, protams, cilvēki. Tāds miers, kā ir tagad, to ļoti sen, tā es nebiju tā sajūtas, es runāju arī dabā. Jo parasti ir vējš, parasti ir kustība, bet tāds svaigums, tāds siltums, tāda gaisma, un tāpēc arī centīsimies saglabāt to, ko Dievs mums uzticējis ar saviem darbiem, ar savu centību un ar ticību. Oh
Jāņa atlases grāmatā. Jēzus Kristus atlasē, ko viņam deva Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā un ko viņš, sūtīdams savu eņģeli, darīja zināmu savu kalpu Jāņam, kas apliecināja uz Dievu vārdu un Jēzus Kristus liecību visu, ko viņš redzējis. Svētīts tas, kas lasa, un tie, kas klausās praviešu vēstību vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Jānis 7 draudzēm Āzijā. Žēlastība jums miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem 7 gariem, kas viņam goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais zemes ķēniņa valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, savam tēvam, viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Redzi, viņš nāk uz padebešiem. Viņu redzēs katra acis un tie, kas viņu tūruši. Par viņu baimanās visas zemes ciltis. Jā, āmen. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, visu valdītājs. Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu. Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ. Tā kunga dienā es tapu aizrauc garā un dzirdēju aiz mani balsi, kā bazūni saucām. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti 7 draudzēm – Efezā, Smirnā, Pergamā, Tietīrā, Sardos, Filadelfijā, Laodikijā. Es atgriezos, redzēt balsi, kas runāja ar mani, un atgriezies, ieraudzīju 7 zelta lukturus. Lukturu vidū kādu cilvēku dēlu līdzīgi, ieģērtu garos svārkos un apjostu ar zelta jostu ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā ūdens liesmas, viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētām, un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labā rokā 7 zvaigznes, no viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass, un viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā. Un, kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku sacīdams, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīvs, mūžu mūžam, un man ir nāves un ēles atslēgas. Ienāca ar savu gaismu, ar Jēzu Kristu. Katrā manā šūniņā atver, uzdziedini, iepriecini, jo es ļoti uz tevi ticu. Tava gaisma cilta man sirdī, dvēseli, un visas šūnas kļūst no tavas gaismas gaišas. Tu izgaismo un apskaidro manu prātu. Un manas domas lidenās tuvāk tev, taviem augstumiem. Dievs, es ļoti mīlu tevi, un tava gaisma vienmēr ir spīdeklis, kas rāda man ceļu, kas mani vada, kas mani iepriecina. Kungs, esi ar mani, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen.
Dieva svētīta diena mums visiem.